Klusais centrs, Celtnieku iela 15-17. Mēs esam liecinieki, kā arhitektūra spēlējas jaunā un vecā saspēlē. Man aiz muguras ir šis te ķieģeļu 1900. gadā celtais nams un 2018. gadā no jauna celtā piebūve ar 4 dzīvokļiem, un tieši šai adresē, šajā pelēkajā no jauna celtajā korpusā, manā pārvaldībā ir tirzniecībā kompakts, moderns, mājīgs 2-stabu dzīvoklis, pilnībā aprīkots fantastiskā vietā vien 500 metrus no Baltijas jūras krasta. Draugi mīļie, dosimies aplūkot īsāk, kā tad šis te dzīvoklis izskatās. Īpašuma apskats mums sākās ar piegūšo teritoriju, atrodamies plašajā pagalmā, un arī katram dzīvoklim pienākas arī viena privātā autostāvvieta. Esam iekšā kāpiņu telpā, un, draugi mīļie, ir oktobra beigas, tuvojas Helovīni, un šajā namā mazajiem un arī lielajiem censoņiem ar iztēlu un izdomu viss ir kārtībā, bet tā, ja mēs esam kāpiņu telpā, tad kā jau jaunajā celtnē šeit dominē un valda absolūti modernais minimalisms, monolīts, izteikti industriāla vide, bet te pašā brīdī ļoti gaumīgi un estētiski nonākam līdz dzīvokļu durvīm. Raudzīsim, kāds īpašums izskatās no iekšienes. Esam iekšā dzīvoklī, un laiks nelielai pašīša video tūrei. Sākam mēs to no halles, kurā atrodas gan vieta, kur apsēsties, gan arī diezgan ietilpīgs drēbju skapis. Tālāk virzamies uz priekšu tādā kā halles paplašinājumā, no kuras aiziet 3 ejas gan uz dzīvojamā istabu ar virtuvu zonu un terasi, gan uz vannas istabu un guļam istabu. Ieejot iekšā dzīvojamajā istabā, uzreiz redzam īstenībā diezgan gaišu plašumu, mājīgumu, komfortabli viss ir apvienots, gan virtuvē viss nepieciešamais un dzīvojamai istabai viss nepieciešamais, bet nevienā brīdī nav tā sajūta, ka kaut kas ir pa daudz vai kaut kā pietrūks. Šeit no dzīvojamās zonas ir viss nepieciešamais divāns, kafijas galdiņš, televizors, savukārt uzreiz kompakti tas viss pārveidojas uz virtuves zonu ar ledus skapi, ar indukcijas plīci, virsmā cepeškrāstņa, nosūcēju, plašā, platā iebūvējumā Electrolux trauku mazgājumā mašīna izlietne, protams, gaumīgi un neitrālos toņos iebūvējamā virtuve, un iziesim ārā no dzīvojamās istabas šeit pat uz gandrīz 7 kvadrātmetrus plašo terasi. Ir gan kafijas galdiņi, gan krēsli un ideāla vieta un atmosfēra, lai baudītu siltajos vasaras rītos rīta kafiju vai pat omulīgu un romantiski ieturētu brokastis. Tā kā neko vairāk šajā burvīgajā lokācijā kā Liepājas klusajā centrā, es domāju, skaistam rīta cēlienam nemaz nevar vēlēties. Un aiziesim arī no šīta halles paplašinājuma uz diezgan plašo guļamistabu. Guļamistabā arī nekā lieka, 2-guļamā gulta, skapji, viss tādā zviedru gaišā stilā, un turpat blakus arī vannas istaba, arī mēbelītēm ar veļas mašīnu, izlietni, protams, toalets pods, vēļas dvieļu žāvētājs un arī dušas platība. Gandrīz 50 kvadrātmetri, jauns, praktisks, komfortabls, pilnībā aprīkots 2-stabu dzīvoklis gaida savus jaunos saimniekus mazāk kā 500 metru no Baltijas jūras.
cilvēki, es esmu kaujas gatavībā operatīvi doties pie jums, saņemt telefona zvanus un e-pastus un mēģināt atbildēt uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Ja jūs vēlaties dzīvot pavisam netālu no Baltijas jūras krasta Liepājas klusajā centrā, tad droši jums ir redzama mana kontaktinformācija. Zvaniet, rakstiet, aprunāsimies!